Stāsti drosmīgajiem. Vinī pūk! Katru gadu pūšot un kaucot oktobra vējiem pienāk kāda ļoti svarīga diena. Ap šo laiku vakari kļūst tumšāki. Lapas trīcot un drebot, tikko turas pie koku zariem, un viss šķiet mazliet spocīgs. Šajā ļoti svarīgajā dienā Vinijs pūks lēni lēja mutē pēdējo medus lāsi no poda. Viņš bija pārģērbies par milzu biti. Jāgatavojas Helovīnam. Viņš teica un noklakšķināja ar mēli, lai izgaršotu medu. Es neesmu pārāk attapīgs uz mānīšanos, bet man patīk uzcienāt, īpaši jau pašam sevi. Pēc dažām minūtēm lāča mītnē ielēca radība skeleta tērpā. Vai esmu kaut ko nokavējis? Vaicāja tīģeris, jo lielais spriņģotājs bija viņš. Un tūlīt aiz viņa istabā iemeimuroja divi ijā, īstais, kurš bija notīts ar pārsēm gluži kā mūmija, un susliks, kurš bija saģērbies kā ijā. Sveiks, ijā un suslik, sacīja pūks. Drit vai micīt koku galos, šķendējās susliks. Tas nav gana labs tērps, jo tu mani pazini. Un viņš nozuda vēja ātrumā, lai meklētu jaunu tērpu. Pūk, sākam, jaurojas tīģeris. Mums kaut kas ir jādara. Jā, bet vispirms mums jāsatiek Sivēns, pūks atbildēja. Sivēns stāvēja savas viesistabas vidū un aplūkoja tērpu, ko tikko bija uzmeistarojis. Helovīns viņam diezko nepatika. Sivēnam no tā metās drusku bail. Bet par pašdarināto tērpu viņš bija pieklājīga augstās domās. Tajā brīdī atsprāga vaļā parādas durvis un istabā ielēca tīģeris. Aiz viņa ielāčoja pūks, pēc tam ijā. Tīģeris auroja. Sivēns izspruka gaitenī. Klaus, Sivēn! Pūks izskatījās pārsteigts. Kur ir tavs tērps? Jā, paskaties, cik ir pulkstenis. Tīģeris viņu atbalstīja. Pēc pusstundas būs bez ceturkšķa saulriets. Mums jāpaspēj uz Helovīnu. Ak vai, Sivēns stomījās. Īstenībā viņam nekur negribējās iet. Kamēr Sivēns gatavojas, pūks prātoja. Es varētu iemēģināt jauno tērpu un izvilināt kaut ko saldu no savām draudzenēm medus kokā. Pagaidi, pūk, Sivēns iebilda. Būs labāk, ja tu nesauksi mani īstajā vārdā, pūks aizrādīja, ejot laukā pa durvīm. Bites var kļūt aizdomīgas. Pietiek kult tukšus salmus, tīģeris iejaucās. Ejam teror draudēt. Tā nu viņi visi devās pakaļ pūkam uz medus koku. Taču bite zināja, kas lācim aiz ādas, un sāka nikni dūkt. Pūks ar draugiem metās skriet cik jaudas. Bites lidoja pakaļ. Turpat netālu Trusīts apbrīnoja savu ķirbju dobi. Raža bija padavusies varana. Bzz, bzz. Trusītis sadzirdēja bišu zumēšanu un pacēla acis tieši tajā brīdī, kad pūks, Sivēns, tīģeris un ijā, sabradājot skaistos ķirbjus, drāzās viņam garām. Bites ieraudzīja Trusīti, izlaida dzeloņus un metās tam virsū. Trusīts veiksmīgi pieliecās, saniknoto medus vācēju spiec izdrāzās starp viņa ausīm un aizlidoja. No bitēm nu bija miers, bet ķirbju dobe pagalam. Man ir daudz mīļu svētku, Trusīts bēdīgi novilka, bet tikai ne Helovīns. Drīz vien bija klāt vēls vakars un sākās Helovīna svētki. Diemžēl sākās arī vētra, un visi patvērās mājās. Sivēns aizbīdīja durvīm priekšā galdu. Pirms tam viņš bija izkāris zīmes ar dažādiem uzrakstiem.
Visi biedēkļi, lai vācas. Spokiem nav atļauts. Goblini ejiet mājās. Piepeš pie durvīm klauvēja. Sivēns ļoti satraucās. Kas? Kas tur ir? Viņš iekviecās un aizspieda acis. Tas esmu es. Viņi. Mēs. Sacīja Pūkam ļoti līdzīga balss. Lācis Pūks? Prašņājas Sivēns. Kā lai es droši zinu? Ka tas esi tu. Varbūt pamēģini pateikt kaut ko tādu, ko tikai tu varētu pateikt, un tad es būtu drošs. Pasaki, es esmu Pūks. Tu? Pūks pagalam apmūs. Bet kas es esmu? Lāci Pūk, tas tiešām esi tu, iespiedzās Sivēns un steidzās atvērt durvis. Pūks ienāca un svinīgi iesāka. Sivēn, vai tu dosies kopā ar mums svinēt Helovīnu? Zini, man ir bail, ka man ir par daudz bail, Sivēns godīgi atzinās. Tas nekas, tas mums der, mierīgi sacīja Lācis Pūks. Tādā gadījumā mums nebūs Helovīna, mums būs Helovīns ir cauri. Paldies, Lācis Pūk. Sivēns bija patiesi priecīgs un pat smaidīja. Sivēns un Pūks izstāstīja Ijā un Tīģerim, ka Helovīns ir cauri, un visi devās mājup. Vēlāk vakarā vētra pieņēmās spēkā. Pūks vēroja to pa logu un domīgi rauca pieri. Ceru, ka Sivēna bailes nav neizterami lielas, viņš prātoja. Un tad piebilda, man tā vien šķiet, ka kaut kas būtu jādara, bet kas? Pūks mēģināja sakopot domas. Domā, viņš turpināja. Un pārsteigdams sevi daudz vairāk nekā būtu pārsteidzis citus, atzina, ka ir visu izdomājis. Paklausies, Pūks sev sacīja. Ja Sivēns nevar atnākt pie mums, nav nekādu šķēršļu mums doties svinēt Helovīnu kopā ar viņu. Tīģers nodarbojās ar nelielu lēkāšanu, kad piepeši atvērās viņa mājas durvis. Uz sliekšņa stāvēja divas radības, kuras apsedza palagi. Biedēkļi, ieaurojās Tīģers un centās paslēpties pats aiz sevis, bet viņš paklupa pār savu asti un nokrita. Biedēkļi noņēma palagus, tie bija Pūks un Ijā. Mēs dodamies pie Sivēna svinēt Helovīnu, Pūks paziņoja. Ja gribi, nāc mums līdzi. Esam sarūpējuši jaunus tērpus, jo iepriekšējie gāja bojā ķirbju dobē. Un ko mēs vēl gaidām, iesaucās Tīģers un veikli paķēra kādu palagu. Draugi jau bija gandrīz sasnieguši Sivēna māju, kad Pūka gultas palags nejauši aizāķējies aiz koka zara. Lācim viss tapa skaidrs. Viņu ar savu stindzinošo nagu saķēris biedēklis. Palīgā, Pūks iebrēcās. Biedēkļi! Lācis Pūks, atsaucās Sivēns. Viņš bija dzirdējis Pūka kliedzienu no savas mājas. Tikmēr spocīgajos palagos ietinušies Tīģers un Ijā pūlējās atbrīvot Pūku no zara skavām. Ak nē, Sivēns ieraugot divas šarmuļus uzdenošas radības palaida pamatīgu kviecienu. Biedēkļi sagūstījuši Pūku, un man viņš ir jāglāb. Ir Helovīns, vai Helovīns ir cauri. Te Sivēns pamanīja savu svētku ietērpu. Es parādīšu tiem biedēkļiem, kas ir īsts Helovīns. Viņš brasi iesaucās un ielīda tērpā. Nomaskējies baisajā kostīmā, Sivēns apņēmīgi devās laukā, lai glābtu Pūku. Viņš viegli uzsauca, bet nekas nenotika. Sivēns iespiedzās jau daudz skaļāk un spalgāk. Pūks, Ijā un Tīģers šausmās paskatījās uz briesmīgo radību un laidās projām pa taku. Pūka tērps palika karājoties koka zarā. Trijotne paskrēja garām pārsteigtajam suslikam, kurš tagad bija saģērbies truša maskā ar garām tūtiņausīm. Suslik uzmanies, biedēklis nāk,
draugi nobļāvās. Susliks paskatījās uz biedēkli tieši tajā brīdī, kad viņā ietriecās Sivēns. Abi velšus aizvēlās pa taku pakaļ citiem. Trusīt savā nodabā ņēmās, lai pasargātu ķirbjus no slapjā laika ar lietussargu un mazliet par vēlu pacēla acis. Ak, nē, atkal! Garaus vēl paspēja iesaukties, kad Pūks, Tīģers un Ijā uzbrāzās viņam virsū. Arī Sivēns un Susliks uzripoja draugiem virsū. Tērpu un ķirbju gabali aizlidoja uz visām pusēm. Beidzot viņa atsvabinājās cits no cita un ieraudzīja, ka neviena biedēkļa te nav. Sivēn, tu mūs izglābi, Pūks paziņoja. Mūs visus! Tu esi šeit un šausmīgā radījuma nav. Tātad tu viņu aizbiedēji prom. Tā ir taisnība, malacis Sivēn, iesaucās Tīģeris. Visi Sivēna draugi sirsnīgi spieda viņam ķepu. Acu mirkli, Sivēn, ierunājās Tīģeris. Tu tā arī nespēji izgudrot, kas tu būsi Helovīna svētkos. Jā, bet tagad esmu izdomājis, Sivēns sirsnīgi smaidīja. Es nolēmu, ka būšu Vinnija Pūka labākais un drošsirdīgākais draugs. Un to es arī visvairāk vēlos, Pūks sacīja un atbildēja Sivēnam ar tikpat sirsnīgu smaidu.